Nesen es uzbūvēju šo radiovadāmo vertikālās pacelšanās un nolaišanās lidaprātu, kas ir optimizēts, lai būtu stabils un efektīvs modeļu mērogā. Bet es vienmēr esmu vēlējies uzbūvēt modeli, kas izskatās un lido tieši tāpat kā īstais pilna izmēra V-22 Osprey. Pilna izmēra Osprey būtībā ir lidmašīna ar helikopteru katrā spārna galā, kas nodrošina nepieciešamo vadību karājoties gaisā. Par laimi, mums ir pieejami gan modeļu helikopteri, gan modeļu lidmašīnas, tāpēc viss, kas man jādara, ir jāsvieno abi kopā, tieši tāpat kā īstajā variantā. Daži cilvēki to ir paveikuši iepriekš, būtiski pārveidojot veikalā nopērkamus helikopteru modeļus, un ir ļoti iespaidīgi, ka visi helikopteru mehāniskie komponenti ir ievietoti tik mazā telpā. Lai gan es apbrīnoju darbu, kas ieguldīts šādā risinājumā, helikopteru komponentu izmaksas un svars šim projektam ir grūti attaisnojami. Dažiem mazākiem modeļiem ir viltīgs risinājums, kur aizmugurējā fizilāžā tiek paslēpts mazs kanāla ventilators. Tie novērš nepieciešamību pēc helikoptera rotora galvām, lai kontrolētu piķi lidaparātam karājoties gaisā. Taču tas nav ideāli, jo atrodoties uz zemes, lielā atvera fizilāžā ir acīm redzama, un karājoties gaisā tā rada skaļu, spiedzošu troksni. Mans iepriekšējais VTOL lidaparāts piķa asi karāšanās laikā kontrolēja, šūpojot motors uz priekšu un atpakaļ, un tas strādāja lieliski. Bet izskatīsies ļoti dīvaini, ja milzīgie Osprey dzinēji gondolas ātri šūposies uz priekšu un atpakaļ, tāpēc šeit ir mans plāns. Pirms dažiem gadiem es uzbūvēju savu helikopteru modeli, kurš izmantoja trīsdimensionāli drukātu rotoru galvu un dažus interesantus elektronikas detaļas. Rotora galva bija ļoti vienkārša un neprasīja visus sarežģītos savienojumu mehānismus, kādi ir parastam helikopteram, kas ļāva ietaupīt svaru un izmaksas. Tā darbības princips ir tāds, ka katra lāpstiņa ir piestiprināta pie eņģes, kas var brīvi kustēties, un tai nav mehānisku detaļu, kas to vadītu. Taču pateicoties eņģa leņķim, ja lāpstiņa šūpojas uz priekšu un atpakaļ, tās uzbrukuma leņķis mainīsies. Un šīs lāpstiņas soļa leņķis ir pretējs otrai lāpstiņai. Tagad, tā kā lāpstiņas var brīvi griezties ap katru eņģi, lāpstiņas soļa leņķi mēs kontrolējam, mainot motora ātrumu. Piemēram, ja motors darbojas šajā virzienā, lai palielinātu apgriezienus minūtē, abas lāpstiņas nedaudz atpalikt, radot lielu uzbrukuma leņķi vienā pusē un mazu uzbrukuma leņķi otrā pusē. Un tas pats notikt arī tad, ja mēs strauji nobremzētu motoru, taču lāpstiņas uzbrukuma leņķu maiņa būtu pretēja. Tagad grūtības rodas tad, kad saprotam, ka helikopters pielāgo lāpstiņu uzbrukuma leņķi katrā rotora galvas apgriezienā. Tātad, piemēram, mēs vēlamies lielāku cēlējspēku vienā pusē un mazāku otrā pusē. Motoram būs jāpātrinās viena rotācijas pusi, un pēc tam jāpalēninās otra pusi, izraisot lāpstiņu šūpošanos uz priekšu un atpakaļ, kas varētu notikt līdz pat vairākām reizēm sekundē. Mēs panākam šo motoru vadību, mērot motoru leņķi ar magnētisko encoderi, kas piestiprināts pie motoru vārpstas apakšas. Tad, izmantojot nelielu koda daļu, mēs varam reizināt vēlamo piķa ievadi ar motoru leņķa sinusu, tādējādi pielietojot sinusu viņu droseles izejai. Un, kad rotora galva ir piestiprināta, ir skaidri redzams, ka lāpstiņas piķis vienā pusē ir lielāks nekā otrā. Kad es būvēju iepriekšējo helikopteru, es to avarēju diezgan daudz reižu, pirms man izdevās to darbināt, bet šajā projektā es labprātāk gribētu, lai tas vispār neavārīs. Tāpēc esmu uzbūvējis testa stendu, kas ļauj motoram un rotora galvai griezties ap vienu asi, un līdz šim šķiet, ka tas darbojas labi. Īpaši palēninājumā. Ir ļoti skaidri redzams, ka lāpstiņas vienā pusē veido lielāku uzbrukuma leņķi nekā otrā, taču šajā uzstādījumā kaut kas pietrūkst. Īstajam Osprey katram rotoram ir 3 lāpstiņas, nevis 2, tāpēc es izdrukāju 3 lāpstiņu rotora galvu ar 2 lāpstiņām, izmantojot to pašu eņģes leņķi un 3. lāpstiņu ar pretēju eņģes leņķi. Tas ir testēšanas stenda priekšrocība. Es varu izmēģināt šīs lietas bez sekām. Bet pārsteidzoši, 3 lāpstiņu rotora galva darbojas tikpat labi. No palēninājuma redzam, izskatās, ka dažreiz lāpstiņas, šķērsojot viduspunktu, atrodas nepareizā leņķī, bet lielāko daļu rotācijas lāpstiņas ieņem pareizo uzbrukuma leņķi, kā rezultātā sviras gals noliecas pa kreisi. Nākamais solis ir modificēt testa stendu, lai redzētu, kā šīs rotors kontrolēs lidaprāta garenleņķa asi karājoties gaisā. Tas tiek panākts piestiprinot akselerometru un žiroskopu pie sviras, un novērojot, cik precīzi ir kustība. Tad mēs varam pievienot dažas svarus pie svirām, lai palielinātu inerci un labāk simulētu lielo Osprey tipa lidaparātu fizilāžu, kas kustās uz priekšu un atpakaļ. Lai gan šķiet, ka ar papildus svaru uz sviras ir pietiekama kontrolas spēja, no palēninātā atkārtojuma ir ļoti skaidri redzams, ka šīs vieglās plasmasas helikoptera lāpstiņas nedaudz cieši. Tāpēc es pasūtīju dažas lāpstiņas, kas ir līdzīgi izmēra, bet paredzētas akrobātiskāka tipa helikopteram, kas nozīmē, ka tās ir daudz stingrākas.
Tas deva rotora galvai daudz lielāku kontroli, bet dažreiz, padarot vienu komponentu stiprāku, cita komponenta var neizturēt. Tas varētu būt neliela problēma. Ups! Tad es pārveidoju rotora galvas centru, lai to izgriezt no alumīnija, kā arī pastiprināju rotora eņģis, cerot novērst šādu katastrofālu bojājumu atkārtošanos. Un tagad rotora galva visticamāk vairs nesprāgs. Turklāt šķita, ka tā darbojas arī labāk. Tātad mēs būtībā esam uzbūvējuši vienu no šiem radiovadāmajiem helikopteriem par daļu no izmaksām un sarežģītības, vienlaikus ietaupot svaru. Pirms sāka būvēt lidaparāta mēroga detaļas, kas liks tam izskatīties kā īstajam Osprey, vispirms mums ir jāizveido iekšējais konstrukcijas rāmis. Un tāpat kā manā iepriekšējā VTOL lidaparātā, es izmantošu ar stikla šķiedru pastiprinātas plasmasas loksnes, jo no tām ir viegli izgriezt nepieciešamās detaļas. Un tās pēc tam tiek savienotas kopā, izmantojot trīsdimensionāli drukātas stiprinājuma kronšteinus. Šim projektam es izvēlējos izmantot 2 mm biezas loksnes, jo man ir nepieciešams, lai rāmis būtu diezgan izturīgs. Lai pēc iespējas vairāk samazinātu slodzi uz gala fizelāžu, cerot saglabāt svaru pēc iespējas zemāku. Nākamais solis ir izveidot motora stiprinājumus un slīpuma mehānismus, kas sastāv no dažām stikla šķiedras loksnēm un liela servomehānismu, lai pārejas laikā noliektu motoru. Tas pēc tam tiek uzstādīts uz spārna sijas ar vienkāršu berzes stiprinājumu, un servomehānismus var vadīt motora slīpumu ar nelielu stūmēstieni. Tāpat kā ar manu iepriekšējo VTOL lidaparātu, es izmantoju uz Arduino bāzētu lidojumu kontrolieri, kas darbojas ar pielāgotu kodu, ko sauc par Dreamflight. Ar 4 motoru kontrolieri vienā un standarta RC5 voltu regulātoru servomehānismu barošanai bija pienācis laiks lodēt motoru vadus un pieslēgt servomehānismus. Pirms testēšanas viss darbojās kā vajag. Pēc tam es piestiprināju rotoru galvu pie viena no motoriem un nostiprināju lidaparātu pie galda ar dažiem svariem. Tādējādi mēs varam redzēt, vai rotoru galva darbojas tāpat kā testa stendā. Un šķiet, ka tā vēlas noliekt lidaparātu uz priekšu un atpakaļ. Tāpēc ir pienācis laiks īstam izmēģinājumu lidojumam. Negluži tas, uz ko cerēju, bet pēc nelielas regulēšanas tas izskatījās nedaudz daudz sološāk. Un tagad mēs esam spēruši dažus soļus atpakaļ. Būtībā notiek tas, ka lidojuma kontrolieris izslēdzās, izraisot visu pārstatēšanos, bet tas notiek nejauši, tāpēc es nevaru saprast, kas tieši ir iemesls. Jebkurā gadījumā izrādījās, ka problēma bija 3 voltu regulators uz lidojuma kontrolieru plates, kas kļuva redzams izmantojot termokameru. Lai to salabotu, es pievienoju ārējas sprieguma regulātoru un problēma tika atrisināta. Bet tad es pamanīju dīvainu vibrāciju, kas pēkšņi parādījās un kļuva tik spēcīga, ka lidaparāts pēkšņi nokrita no gaisa. Mana teorija bija tāda, ka lāpstiņa apgrieziena minūtē sasniedz rezonanses frekvenci ar spārna siju, tāpēc es pievienoju neilona aukli, lai mēģinātu pastiprināt rāmi. Diemžēl tas daudz nepalīdzēja, tāpēc es pievienoju vēl dažas papildus oglekļa šķiedras stiprinājumus, kas ievērojami uzlaboja situāciju. Un beidzot es spēju pacelties no zemes un ieiet svārstībā, lai gan bija acīm redzams, ka vibrācijas joprojām pastāv. Es centos pēc iespējas labāk sabalansēt rotora galvu un lāpstiņas, kas nedaudz palīdzēja, bet vibrācijas vēl pilnībā nav pazudušas. Tāpēc mana nākamā teorija bija, ka motora stiprinājuma lokās vai eņģēs ir brīvkustība. Tāpēc es izdrukāju trīsdimensionāli daudz īsākus un stiprākus motora stiprinājumus, kas tieši nostiprinās pie spārna sijas. Tas gan nozīmē, ka tev nebūs vadības par tā. Bet, ja tas spēs lidināties, es zināšu, kur bija problēma. Neskatoties uz pagriezienu pa labi, kas radās dēļ sānu vadības trūkuma, šīs vibrācijas šķiet pilnībā pazudušas. Tāpēc es manuāli pagriezu motora stiprinājumus, cerot kompensēt rotāciju. Beidzot mēs virzāmies uz priekšu. Skaņas augstuma kontrole ar trīsdimensionāli drukātām rotoru galvām darbojas pārsteidzoši labi, un motori paliek patīkami vēsi. Tagad viss, kas tam nepieciešams, ir stiprāka spārna sija un pilnībā pārveidots motora slīpuma mehānisms. Tas var izskatīties līdzīgs iepriekšējiem dizainam, taču tam ir dažas būtiskas uzlabojumi. Acīm redzamākais ir jaunā herringbone zobrata sistēma motora slīpumam, kas novērš brīvkustību, kas bija vecajā stieņa mehānismā. Tāpat šie lētie servomehānismi nav paši precīzākie, bet tiem ir aptuveni 100 grādu kustības diapazons. Tāpēc tas ir aprīkots ar 3:1 pārnesumu attiecību, jo mums nepieciešams, lai slīpuma mehānisms slīpās tikai aptuveni 100 grādu.
Lai novērstu brīvkustību eņģē, es izvēlējos izmantot 3 mazus gultņus, kurus var pievilkt, lai tie cieši piekļautos asī, un tas ir ne tikai vieglāks risinājums nekā viens liels gultnis. Turklāt šīs asis nav precīzi apstrādātas, tāpēc atrast lielu gultni, kas derētu, bija gandrīz neiespējami. Šajā rāmja daļā joprojām ir zināma elastība, taču tā ir ievērojami pārspīlēta, kad rāms atrodas uz zemes un motors šūpojas uz priekšu un atpakaļ. Tāpēc iespējams vēlāk šo vietu pastiprināšu, bet pagaidām ir pienācis laiks vēl vienam izmēģinājumu lidojumam. Beidzot, tas lido bez jebkādiem stiprinājumiem uz spānu sīs un ar piestiprinātiem pilniem motoru sasvēršanas mehānismiem. Un, par pārsteigumu, tas šķiet diezgan stabils pat šajā vējainajā dienā. Tas ir arī diezgan manevrētspējīgs, taču, lai samazinātu vibrācijas, esmu uzlicis ierobežojumu tam, cik lielā mērā lidojuma kontrolieris var mainīt motora apgriezienus. Tāpēc ārkārtējos kontrolas apstākļos vai pie spēcīga vēja brāziena tam ir grūtības atgriezties horizontālā stāvoklī. To sakot, es visticamāk neveikšu tik ekstrēmus manevrus karājoties gaisā, kad lielā fizlāža būs uzbūvēta. Runājot par fizlāžu, es to būvēšu nākamajā video, izmantojot dažas interesantas trīsdimensionālās drukāšanas tehnikas. Tieši tāpat kā es to darīju ar trīsdimensionāli drukāto spārni savā pēdējā VTOL video. Tāpēc sekojiet līdz tam. Kā jūs varat iedomāties, šim lidaparātam ir jābūt perfekti līdzsvarotam, lai novērstu motoru uzkaršanu. Liels paldies, ka noskatījāties šo video un tiekamies otrajā daļā. Uz redzēšanos!